Mēs atrodamies Dolas Ķekavas baznīcā, un no projektētājiem bija uzdevums pastiprināt pamatus un pēc tam arī veikt pamatu hidroizolāciju. Ja mēs apskatām vēsturiskās ēkas, tad lielākoties visām vēsturiskām ēkām, ar ko mēs esam saskārušies, iztrūkst mūra daļas hidroizolācija no pamatiem. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka mitrums diezgan brīvi cirkulē un sūcās no pamatiem mūra daļā. Kāpēc tā būtu uzskatām par problēmu? Vēsturiskām ēkām līdz šim lielākoties, tad, kad viņas tika būvētas, bija mazliet savādāks mikroklimats iekšā. It sevišķi, ja tas attiecās par vēsturisko ēku pagrabiem, tad tie bija augstie pagrabi, kur faktiski nevienu nesatrauc tas, ka tur šis mitrums tajās mūra daļās ir. Bet mūsdienās, kā mēs labi zinām, mēs gribam visu apgūt, papildus telpas izbūvēt, tātad izmantot arī šos pagrabus liederīgi, iebūvējam tur apkures un līdz ar to fundamentāli izmainām šo telpu mikroklimatu. Tas nozīmē, ka mitrums intensīvi sāk cirkulēt, viņš sūcās vēl aizvien tāpat kā iepriekš, bet šī gadījumā viņš intensīvi var iztvaiko šīs telpās. Un iztvaikojot, ūdens atstāja mūrī sāļus un visas tās vielas, kas ir izšķīdušas ūdenī, mūrī, līdz ar to uzkrājās mūrī šie te sāļi, un lēnām viņš šo mūri sāk sagraut. Un tas faktiski ir laika jautājums, kad mēs redzam, ka sāk izdalīties dažādi aplikumi uz mūra, un tas ir tikai sākuma process, jo šie sāļi viscaur mūrī iekšā tilpumā, un viņi izplešoties sāk graut arī pašu šo ķieģeli un mūri kā tādu. Līdz ar to viņš zaudē nespēju, ja mēs neko nedaram. Šajā sakarā tad mēs esam saskārušies ar vienu šādu objektu, kas ir Ķekavas baznīca, kur mūs piesaistīja arhitekts Artūrs Lapiņš saistībā ar to, ka viena daļa no šīs baznīcas diezgan intensīvi sēžās ar izteikti lielām plaisām. Tad mēs izstrādājām pamatu pastiprināšanas projektu. Līdztekus uzskatījām par nepieciešamu uzlabot arī pašu mūru stāvokli. Pamatu hidroizolāciju mēs veicām izmantojot injekcijas metodi Vincent Polyline Hydrostop I80. Un tātad tā darbu secība ir tāda, ka mums vajag sākotnēji izurbt caurumus, aptuveni sienas biezumā, nedaudz neaizejot līdz sienas beigām, aptuveni 5 cm. Mūsu gadījumā siena ir 1,10 m platumā un urbām mēs 1 m dziļumā. Pēc kā to urbumu iztīra un iepumpē iekšā, izmantojot rokas pistoli vai elektrisko pistoli, horizontālo injekciju. Urbumiem jābūt ar soli aptuveni 15 cm un diametrā no 12 līdz 14 mm. Mūsu gadījumā tie bija 14 mm. Tad, kad ir piepildīts atvērums, pēc tam tiek aizmērēts iet vai no ar bezjukuma javu, vai arī mūsu gadījumā mēs to darīsim ar vēsturisko apmetumu, ar kuru un tā ir visa pārējā ēka apmesta. Hidroizolāciju izmanto, lai samazinātu ūdens, no grunts ūdens radīto ietekmi uz pamatiem un sienām.